Linda, mēs ar tevi kopā esam gājuši svētceļojumā gan Santiago ceļa posmu, gan Romeo Stratēta Romas ceļa posmu. Par Santiago daudziem ir informācija, viņi to pazīst, ir dzirdējuši, ir lasījuši, ir redzējuši ceļa norādes un šo Camino gliemežu vāku. Romas ceļu ļoti reti, kurš zina, ka kaut kas tāds ir arī Latvijā. Kas ir Romas ceļš? Romas ceļš kopš pagājušā gada, var teikt, ir jau Eiropas padomes akreditēts kultūras maršruts, kurš ved cauri arī Latvijai. Kopumā Romas ceļš aptver 7 valstis. Tas sākas Tallinā, Igaunijā, tad šķērso Igaunijas teritoriju, nonāk līdz Valkas pilsētai, un Latvijā savukārt Romas ceļš šķērso Skaistkalnē, Lietuvas robežu un tālāk ved pa Lietuvu, Poliju, Čehiju, Austriju un Itāliju. Romas impērijas laikā bijis vesels ceļu tīklojums. No turienes tas teiciens, ka visi ceļi ved uz Romu. Jā, tieši tā. Mēs zinām, ka vairāki svētceļojuma maršruti noslēdzas Romā, bet šī iniciatīva sākās pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad radās doma veidot Romas ceļu un apzināt to maršrutu, kas savā laikā ir veidojies no ļoti tālā Eiropas ziemeļu austrumu gala un pamazām gadu simtu laikā izveidojies kā tāds kultūras ceļu tīklojums, kura gala mērķis ir Romas pilsēta. Vēsturiski Roma ir svētceļojumu galamērķis. Tur ir Pētera un Pāvila kaps un arī daudz citus. Runājot par Latviju, mums ir zināms pirmais svētceļnieks, par ko ir vēsturiskas liecības, Indriķa kronikā, ir Turaidas valdnieks Kaupo, kurš 1205. gadā ir bijis Romā, saticies ar pāvestu, saņēmis īpašu naudas dāvinājumu, lai vēlāk varētu tikt dibināta pirmā baznīca Kaupo dzimtas teritorijā, toreiz Kubeselē, šodien, ko mēs pazīstam kā Krimovas baznīca. Bet es varētu teikt, ka tā ir arī kultūras apmaiņa, arī toreiz jau bijusi. Līdz ar to radās mūra celtnes, un jā, tā ir kaut kā tirzniecība, tad tas nav tikai svētceļojums, bet ietver kaut ko plašāku. Ja mēs palūkojamies uz tā laika Eiropas karti, tad Latvijā ir viena tipa kultūras vide, ar lielākoties koku arhitektūru vēl tajā laikā latviešiem tipisko, un savukārt šī mūra celtniecība, mūra arhitektūra un vispār Eiropas augstās gotikas periods, ko acīmredzot Kaupo iepazīst tajā laikā, un arī tie pirmie svētceļnieki, kas viņam sekoja, kas devās uz Romu, vispār svētceļojumos uz Rietumu Eiropu un vēlāk, protams, arī uz Santiago de Compostelu. Jo interesanti, ka Turaidas muzeja rezervātā, kurš šobrīd ir jau otrais partneris pēc Svētā Jēkaba asociācijas, kas bija pirmais partneris Latvijā Romas ceļam. Lūk, Turaidas muzeja rezervātā ir liecības gan par Svētā Jēkaba ceļa svētceļniekiem. Es esmu redzējis to gliemežu vāciņu. Gliemežu vāciņš, un tur ir arī svētceļnieku pudeles, un tur neapšaubāmi ir liecības par šo pirmo svētceļnieku no mūsu puses, toreizajās Livonijas, Kaupo, kurš ir devies svētceļojumā tieši uz Romu. Un tad man uzreiz jautājums, kā mūsdienās tīpaši ir tik viegli nokļūt šai gala mērķī, konkrēt Romā, ar lidmašīnu, tas 3 stundas. Kāpēc ir vajadzīgs šāds ceļš, kur iet ar kājām vai braukt ar velosipēdu? Kāpēc vajag šādu tik lēnu un garu ceļu? Droši vien atslēgas vārds ir piedzīvot, izdzīvot, ieraudzīt, saklausīt, veidot kontaktus. Tā ir pieredze, kuru mēs varam gūt tikai atrodoties ceļā ilgstošākā laika posmā. Ja mēs runājam gan par svētceļojumu, gan par lēno turismu, šis termins, kas arvien vairāk tiek lietots šobrīd Eiropas kontekstā, tas nozīmē, ka mūsdienu steidzīgajā laikmetā cilvēkam ir ļoti svarīgi atgriezties pašam pie sevis, ļaut sev sajust sevi kā daļu no daudz plašākas vides, kas ir šis kultūras konteksts. Un svētceļnieks, kurš dodās kājām, piedzīvo gan dabas skaistumu, piedzīvo ļoti dažādus dabas apstākļus, bet
šis cilvēks apmeklē baznīcas, apmeklē klosterus, apmeklē dažādus muzejus, iepazīstās ar šo ļoti dažādo valstu kultūru telpu un līdz ar to sajūt sevi kā tādu integrālu Eiropas kultūra telpas daļu. Jo tas ir ļoti būtiski, īpaši varbūt mūsdienu apstākļos apzināties, ka mēs šeit, Latvijā, bijušajā Livonijā, mēs esam daļa no rietumu atzara Eiropas kultūrvidē. Garīgā mantojumā mēs esam ļoti cieši saistīti ar tieši rietumu kultūras atzaru. Un apzināties to, iedziļināt to, ir ļoti būtiski. Šāds maršruts katrā valstī tiek veidots balstoties vēstures liecībās, ļoti nopietnā izpētes materiālā. Tas ir kultūras maršruts, kas ir balstīts vēsturē. Varētu teikt, ka tad, ja es eju nevis pēc kaut kādas navigācijas ieteiktā maršruta, bet eju tomēr pēc Romeo Strata ieteiktā maršruta, tad es varēšu kaut ko vairāk piedzīvot. Neapšaubām. Tādā gadījumā noteikti nepaiesi garām nozīmīgām kultūras vietām, nozīmīgām garīgā mantojuma vietām, jo tieši to arī akcentē šie izstrādātie maršruti. Par naktsmājām tad būs kaut kāda paredzamība, ka varēs atrast naktsmājas pēc noteikta laika. Pavisam noteikti. Latvijā Romeo Strata maršruts ved pa to pašu ceļu, kur Santiago de Compostelas maršruts, jeb Svētā Jēkaba ceļš, jeb Camino Latvijā. Svētā Jēkaba ceļu jau sāka izstrādāt iniciatīvas grupa, interesentu grupa, kas visi bija gājuši Svētā Jēkaba ceļu, brīvprātīgie un visu savu sirds mīlestības laiku un darbu ir ieguldījuši šī ceļa tapšanā. Romas ceļa iniciatīvai veidojoties, viņi meklēja partnerus šeit Latvijā un uzzināja par Svētā Jēkaba ceļu, par Camino Latvija, piedāvāja sadarbību un tā no 2021. gada, kad Svētā Jēkaba ceļa asociācija iestājās Romeo Strata asociācijā un kļuva par partneri, arī Romeo Strata ceļam ir iespēja izmantot visu šo infrastruktūru, ko jau gadu gaitā ir izstrādājis un piedāvā Svētā Jēkaba ceļš. Un es saprotu, ka arī Igaunijā un Lietuvā arī šis Romas ceļš iet pa to pašu maršrutu kā Santiago ceļš. Kur šie maršruti atdalās? Cauri visai Baltijai, Igaunijai, Latvijai, Lietuvai, līdz Polijas vidienē, līdz Toruņas pilsētai. Abi maršruti iet pa vienu ceļu. Un tad tur dalās jau uz Romu un uz Santiago de Compostela. Vai ejot Romas ceļu ir kāda dalības maksa? Nē, tie ir svētceļojuma maršruti, kas ikvienam cilvēkam, kurš vēlas kāpt uz šī ceļa, sajūtot sevi gan kā svētceļnieku, gan kā varbūt kultūras vēstnesi vai lēnā turisma pārstāvi, var izmantot visu infrastruktūru, kas ir gan Svētā Jēkaba ceļam, gan arī Romas ceļam. Protams, mēs tie, kas ir ceļa veidotāji, aicinām varbūt atbalstīt ceļa veidošanu ar kādu ziedojumu. Tas ir tiešām brīvprātīgo darbs, kas prasa lielu ieguldījumu gan izstrādāt pašu ceļu, gan to marķēt, uzturēt marķējumu. Savukārt, ja es nevaru atbalstīt ar ziedojumu, es varu atbalstīt citos veidos. Ar lūgšanu, ar brīvprātīgo darbu. Un arī ar informācijas izplatīšanu pavisam noteikti, uzzinot, ka lūk šāds maršruts pastāv, to savā vidē piedāvājumu. Un varbūt arī pašam ejot to ceļu. Tas laikam ir labākais veids, kā to iepazīt. Vai Romas ceļu jānoiet no savām mājām līdz Romai vienā piegājienā, vai to var dalīt, un vai drīkst vispār neaiziet līdz pat Romai, bet kaut kur apstāties? Jā, protams. Nav jau domāts gluži, ka no mūsu ļoti tālā
ziemeļaustrumu gala var ar vienu piegājienu aiziet līdz Romai. Bet tādi gadījumi ir bijuši. Vismaz viens. Mēs zinām vismaz par vienu cilvēku, jā, kas ir nogājis visu šo posmu no Tallinas līdz pat Romai. Bet neapšaubāmi šajā ceļā ir ļoti daudzas kultūras vietas, ļoti daudzas sakrālas vietas, kas ir pelnījušas, lai tām pievērstu tuvāku uzmanību, lai tajās iedziļinātos. Un ir iespējams iet tik, cik cilvēks var atļauties gan finansiāli, gan laika izpausmē. Arī vienu dienu var. Arī vienu dienu var iet. Var iet varbūt nedēļu, var iet pāris nedēļas, var pārtraukt uz kādu laiku šo gājumu un pēc gada atgriezties, piemēram, tajā vietā, kur ir noslēdzies iepriekšējais posms un atkal doties, piemēram, pāris nedēļu gājumā tālāk uz priekšu. Ja? Bet galvenais ir tiešām atcerēties par šiem zīmodziņiem, par ko svētceļnieki lielākoties arī atcerās, jo ikviena no šīm vietām cenšas sevi kā interesanti apliecināt un reklamēt. Gan tās ir naktsmāju vietas, gan tās ir kultūras vietas, gan baznīcas lieto savus zīmodziņus. Un, piemēram, mums Turaidas muzeja rezervātā ir izstrādāts zīmodziņš, kur atspoguļosies gan Camino Latvija, gan Romas ceļš uz viena zīmodziņa. Tā kā svētceļnieki parasti ar lielāko prieku kolekcionē šādus zīmodziņus, pasē, un vēlāk ir iespēja palūkoties atpakaļ, vēlreiz sirdī izdzīvot jau noieto maršrutu, un no otras puses arī pastāstīt citiem par šādu pieredzi. Tātad vēl jautājums. Romas ceļa Latvijas posms, kam tas ir domāts? Vai latviešiem, kas gribētu iet uz Romu, vai poļiem vai itāļiem, kas gribētu sākt Romas ceļu kaut kur tālāk no mājām? Ļoti labs jautājums. Romas ceļš kā kultūras maršruts neapšaubāmi ir domāts visiem, ikvienam interesantam, jo tas ir starptautisks projekts. Mēs zinām, ka ir latvieši, kas dodās Rietuma Eiropas virzienā, vai tas ir Santiago maršruts, vai Roma kā galamērķis, bet pēdējā laikā ar vien vairāk šurp uz mūsu pusi dodas svētceļnieki no Eiropas dienvidu zemēm, gan no Spānijas, gan no Itālijas, gan no Austrijas. Mēs vērojam šādu pieaugošu tendenci, jo no vienas puses Rietuma Eiropas cilvēks ir jau apzinājis savas tuvākās vides piedāvāto kultūru mantojumu un meklē kaut ko jaunu, meklē apzināties to Eiropas daļu, ko pagaidām vēl nav tik daudz iepazinuši, un mēs par to ļoti priecājamies. Jā, tā kā es redzu tādu pievienoto vērtību, ka mēs ne tikai saviem cilvēkiem pastāstam par svētceļojumu ceļu, kas ved uz Santiago vai Romu, bet ka mēs dodam iespēju citu zemju piederīgajiem iepazīt mūsu zemi. Principā jau šī kultūras maršrutu programma, kas iesākās tieši ar Svētā Jēkaba ceļu kā pirmo Eiropas padomes kultūras maršrutu 1987. gadā, tiešām palīdz aptvert šo Eiropas kultūru mantojumu dziļumu un daudzveidību. Un arī Romas ceļš, tāpat kā Svētā Jēkaba ceļš, ir ļoti nozīmīgi Baltijas kultūras vēstneši Rietuma Eiropā. Mums ir svarīgi vēlreiz un vēlreiz atgādināt Eiropas plašākai saimei, ka mēs vēsturiski esam piederīgi Eiropas rietumu kristietības atzeram. Vēl viens tāds jautājums. Romas ceļš izklausās, ka tas būtu cieši saistīts ar Romas katoļu baznīcu. Vai šajā ceļā vāra un ir vēlams piedalīties tiem, kas nav katoļi? Es uzreiz pasaku, ka Linda arī nav katolieta. Vai var iet arī neticīgs cilvēks? Ik viens ir laipni aicināts, jo garīgais mantojums ir daļa no kultūras mantojuma. Un ik viens, kas dodās šai ceļā, dodas kultūras apguvē, piedzīvot kultūru. Tas var būt ik viens cilvēks, kas vēlas padziļināti iejusties ceļinieka lomā, un būt ceļiniekam bieži vien nozīmē atstāt to mūsu ikdienas nodrošinājumu, pie kā mēs esam pieraduši, toties
dziļākā līmenī pretīm pats sev, un tas nepieciešams ikvienam cilvēkam. Tātad Romas ceļš ir atvērts ikvienam, ne tikai Romas katoļiem, ne tikai kristiešiem, bet ikvienam. Paldies par sarunu. Paldies!